Šodien esmu atbraucis uz pašu Vidzemes vidieni, uz Trikātu. Ciemos pie makšķernieka, mednieka, kalēja un naža meistara ar lielo burtu. Kriša Dubrovska. Čau, Kriša. Čau, Andrij. Pirms nedēļas Kriša man pazvanīja un pastāstīja vienu foršu ideju, vienu domu, ko mēs kopā varētu uzfilmēt un parādīt tieši jums. Kriša, ko mēs šodien darīsim? Tātad doma ir ideja tāda, ka šodien mēģināsim parādīt apgāst, teoriju par labāko un sliktāko nazi. Parādīsim, kā asināt, kā sagatavot un vēl visādus trikus. Sekot līdzi. Tūlīt kopā ar Krišu uzasināsim, sagatavosim divus identiski vienādus nažus, bet katru uzasināsim savā leņķī. Tu asinās, Krišs. Es asināšu 50 grādos, tātad 50 tas būs kopējais. Jā. Leņķis. Uz vienu pusi 25 sanāk, vai? Jā, tieši tā, maksimāli strupu, teiksim, leņķi taisīšu. Tas jau gandrīz vai tā kā kaltam, gandrīz tuvu kaut kas, vai ne? Jā. Atkal es asināšu tieši tādu pašu nazi, bet kopējo uz 30 vai 32? 32, jā. 32, tas sanāks uz vienu pusi būs 16 grādi. Un pēc tam parādīsim, ko katra griežamā mala būs spējīga. Asināsim nažus ar rokām, ar asināmām ierīcēm, ar kuru var uzasināt nazi zem leņķa. Jo, kā jau iepriekš esmu stāstījis, šitas asums, ko var panākt ar šitām ierīcēm, ir vislabākais. Te ir svarīgi tagad notiprināt nazi, spīles, pareizā platumā un ne pārāk dziļi, ne pārāk sekli, bet tā, lai nazis būtu pareizi nostiprināts un lai labi turētos. Šitai asināmā ierīcē ir labi tas, ka viņam iekšā ir tāds papīra ieliknīši, nevajag papildus izmantot kaut kādu papīra līmlenti. Šī gadījumā arī Krišs neizmanto, bet jo mēs tos Man ir iekšā ielīmēts. To es pats personīgi ielīmēju tās gumijas. Jā, jo savādāk, ja neizmanto gumijas vai papīras, līmlenti, savādāk nazis var saskrāpēties un parādīties kaut kāds šīkas, un tīpaši, ja jauns nazis, vai mēs asinām klientam, tad vienkārši labāk izbeigt no tā. Nazis ir nostiprināts. Nākamais mēs ņemam galodu, liekam iekšā un tad regulēsim leņķi. Abi asināsim ar dimanta galodām. Kriša asina ar Venējev ražotāja, man ir Poltovs dimanta rūpnīca. Abi divi labi. Ar kādu galodu sāc? Tā, man 250, 200. Paši rupjāk kaut kādu, manā komplektā ir, jo ar rupjāku mēs izveidojam to pirmo leņķi, kas ir pats sarežģītākais, ilgākais process, ja? Tiklīdz viņš ir izveidots, tā pārējām galodām mēs tikai noņemam iepriekšējā rupjā, un piepulējam. Rupjā švīkas, jā. Es atkal sākšu ar 100, kas ir vēl rupjāka. Kādā gadījumā tas ir vajadzīgs? Pirmkārt, varbūt ne uz kuru katru tēraudu viņu vajadzētu izmantot. Mīkstiem tēraudiem noteikti nē, tāpēc, ka pa daudz noņemsies mala un pa daudz aizķeps ciet pati galoda. Bet pietiekami cieta vai vidēji cieta tērauda, to var darīt. Iekonomēsiet savu laiku. Vēl vienu lietu piezīmēšu. Tas 100 tev ir pēc pēc smilšpapīra tabulas. Jā. Man atkal pēc dimanta tabulām. Tas 200, 250. Bet apskaties pēc... Jā. Labi. Nostiprinām galodu. Jā, es to nostiprināšu sev. Galoda nostiprināta, šīs ir prom. Un tagad ir jānoregulē leņķis, vai ne? Arī. Es to pieregulēju, lai man neslēp Jā, pāri. es arī to pieregulēju. Šeit arī svarīgi pieregulēt tādu distanceri uz tā stieņa, lai galoda neizslīd pāri asmeni un nesabojā gan pašu asmeni, gan arī pašu galodu ar aso griežamo malu. Gan uz vienas pusi, lai noregulētu, gan uz otru. Un tā, lai ir pietiekami liels rādījums, ar ko asināt. Sagatavošanas darbi ir svarīgi. Jā, tad, kad viss ir pieregulēts, viss ir pievelkami, lai viss ir stingri, tālāk ņemam jau leņķmēri, elektronisko, un uz katru asināmā mums jāatrod ir nulles pozīcija, uz kuras nonulēt. Jā, tagad noregulējam mēs leņķi. Ar leņķmēri, jā, kā iepriekš rādīju, šeit ir nulles pozīcija, uzspiežam 0 uz leņķmēra, un tālāk jau ievietojot galodu, uzliekot virsū,
galodu uz asmens un leņķpēru uz galodas, mēs jau regulējam leņķi. Tad es asinu 26, tu asini... Man būs 17. 16. 16. Jā. Okay. Pirmo reizi asinu pārī. Starp citu es arī. Esmu redzējis, ka pārī spēlē muzikas instrumentus, bungas, violas, ģitāras, taisa koncertus. Bet asināšana pārī pirmo reizi. Jā, tā dīvaini sajūta. Apskats, cik ātri es dabūju smalu. Nu, bet tev leņķis tā kāds. Leņķis, jā, un galoda. Klausies, samainamies uz mirkli. Nē, ja tu pamēģināt vienkārši. Es ielikšu uz brīdi. A tev biezums ir atļauj? Man ir pat rupjākās šobrīd. Bet biezums galodas tāds pats? Viss, jā. Tev leņķis var pamainīties. Vai apmēram tas pats? Pamēģini sākotnēji. Man vajag šitādu galodu. Es momentā tikko jūtu. Jā, jo tā ar kultūri, tā ir mana otrā galoda. Jā. Un šitā, es pateikšu tā. Kosmos. Un šitā man nav vēl pat rupjākā. Man ir 60. Nē, ar šitādu pilnīgi pietiktos. Pagāju, reku viņai ir tos dimanti izmērs. Jā, reku ir. 125, 100. Vecīt, sāksim ar to, ka Poltavas ir kvalitīvākās pasaulē. Jā, viņas ir labāks nekā viņi. Man tagad ir pasūtījis no vēl viena Ukraiņu ražotāja, ka viņi apgalvo, ka vēl labāks nekā Poltavas. Nē, es tikko to Poltavu pamēģināju. 3 vilcieni es sapratu, pa ko iet runa. Jā. Un man mājas vēl ir 60. To es izmantoju, ja man atnes asinā. Iedomājies, ka es pieredzu, ka man rupjākā. Es šito pamēģināju, es sapratu, ka viņi 2 reizes labāk ņem nekā šitā. Bet viņi 2 reizes arī rupjāki. Pēc tiem cipariem it kā nav. Pēc cipariem nē, bet viņiem ir maigāks. Bet tie ir elbori, man ir dimanti. Šie ir dimanti. Dimanti? Nē, elbori. Es saku elbori. Jā. Tur arī ir atšķirība uzreiz. Jā. Apskats, mala ir izveidota. Es uz pirkstiem jūtu ļoti. Nē, es parasti ar pirkstu pārbaudu. Tā, bet teiksim, rekā es galodām īrīšanu daru. Tu jau maini galodu? Nē, vēl nemaini, bet reku man ir pilnīgi viņa cieta šobrīd aizgājusi, jā. Tad, reku galodi ir netīri pilnībā, jā. Man ir te speciālā eļļa. Kas pa eļļu? Šito ražotājs deva līdzi, tā kā es pirku galodas, bet teorētiski dara jebkura ļoti šķidra eļļa, tas pats VD40. VD40? Es izmantoju vazelīnu eļļu un ļoti labi dara Johnson's Baby. Baby oil arī, jā. Tad reku vienkārši... Ko viņa dod? Viņa tā kā samitrina to putekli, jā? Un viņa izspiež zāru. Jā. Un tūlīt reku paņemam salveti, notīram. Un tad es vienkārši vēl ar benzīnu to pašu eļļu uzreiz noskaloju nost. Vēlreiz noslaukot man ir sausa tīra galoda. Un viņa vai zem krāna, zem ūdens nav jāmazgā. Jā, tas uzreiz es tā parasti daru. Ceļš darba gaitā rekas vienu pusi nogāju, otru vēl nav noiet, un man vajadzēja vienkārši jau tīrīt. Tāpēc, ka tīra galoda labāk ņem nekā, kad viņa ir pilna skaidām. Tas arī man kaut kas jauns. Tev viņa arī tā
tā neaizsitās ciet, pasties. Jā. Tikko tīri. Viņi iejas ātrāk aizsitās. Jā, un tā nē. Jā. Un viņi iejas laiku pa laikam ir jāatjauno uz skarbīga pulvera. Ir man tie pulveri, Jā. to es zinu. Šitie nav jāatjauno. Jā? Jā. Un viņi, kad nāk jau gatavi no rūpnīcas, viņi jau ir gatavi. Un ražotājs ir no savas puses, viņš, kā viņš saka, no 2000 līdz 3000 asināšanas reizēm. Tā galoda būtu jādzīvo. Ar jaunums, bet principā tagad es zināšu, ko klientiem ieteikt. Līdz kurai galodai mēs ejam? Cik kastu mēs viņu taisam? Nu, tā, lai griež papīru. Jā, lai papīru griež, lai spaudzena. 1000. Aptuveni tā. Uz 2500 mēs neejam. Kaut gan var jau uzlaist. Tad no tā jau, man liekas, tā mala nemainīsies. Pēc man pie manis arī atnāk klienti un saka, es to vienu nazi asināju 3 dienas. Jo es nevarēju dabūt to pirmo malu. Es saku, vai cits atnāk pie manis, saku, reku, man no komplekta izdila 600 galoda. Es tāds, te ir brāķis. Es tāds, sākumā pastāst lūdzu, ko tu dari. Tad viņam pamat pirmā galoda ir 600. Viņš ar 600 sāk asināt. Viņš saka, es ar rupjām negribu, viņš ir pārāk rupjas, es ar smalko. Es saku, bet tu dari ar 600 galodu to, kas tev nav paredzēts. Tik liela slodze. 600 domāt jau tāda piepulēšanai, citā reizē pat ar 600 galodu vispār var pabeigt pat asināt. Viņš mocā, 4 stundas vismaz tur kaut ko grib. Protams, tāpēc ir katram procesam, katram darbam savs nazis un katram procesam ir savas galodas. Jā. Bija īsti, ka man otrā galoda arī cauri. Es tikai otru lieku tagad. Nē, cik kosmisks galodas. Tu viennozīmīgi man vajag mainīt veņā uz dimantus. Jā, viņi man arī ir aizdzinušies ciet, un viņi ir tādi, ka viņi nogludinās, viņus vajag atjaunot. Kriš, vai asinot nazi ar šīm ierīcēm pēc galodām, tu izmanto arī pastus? Vairāk nē. Es pirmo reizi pamēģināju. Viss bija ļoti skaisti. Teiksim, viņš dabūja to pulēto asmens virsmu, ja? Bet ko ar pulēto tu vari griezt? Teiksim, tu vari griezt kartonus, kaut kādus papīrus, ja? Visu. Tu paši spaudzīt, ja? Smuki var, ja? Bet tiklīdz tu pieķeries pie medījuma, gaļas apstrādes. Tas varbūt arī makšķiniekam, arī pārgājienā. Arī tādām pašām zivīm vai kam, ja? Bet es vairāk tieši par gaļu runāšu un taukiem, ja? Jā. Pulēts nazis, vienkārši it kā viņš ir žilets asmā viss, bet viņš slīd un ātri, teiksim, tāds sievietes, nezinu, paliek neās, ja? Viņš tikai nopaļo, Jā. Tiklīdz tev, teiksim, paliec pie vidējām galodām, ja? Pat nevis uz smalkākajām, bet vidējām, lai būtu tāda kā rupja švīk, tāds tā kā mikroskopisks zāģis, tad tieši tas nazis iet šņirkstēdams, pilnīgi ar skaņu tā un tu jūti, kā viņš labi griež un starp citu ar ilgāk tur asumu. Pilnīgi pareizi. Jā, bet tas ir tieši gaļa. Ja medījumam. Jā, teiksim, ja tu nodarbojies kokapstrādi, teiksim, greb kaut kāds karots vai ko tieši, tad es domāju, arī varētu derēt tas pulētais asmens, ja? Jo viņš ir kā slīd pa to koku labāk kaut kā, Jo arī kaltus kokam asina līdz pulēšanai. Jā, bet medību nazim pulēšana, es uzskatu, nav absolūti vajadzīga. Nozīme ir ne tikai leņķim, bet nozīme ir arī pašam asināšanas procesam, kurā brīdī pareizi apstāties un nepārpulēt varbūt kaut kādā brīdī pa daudz to pašu griežamo malu. Jā, izstāsies arī otro galodu beidzot. Es arī 4. Jā, elbori ir elbori. Pasties, tev ir tā izčakarāts? Taču, man viena galoda no tā izčakarāts. Apsties, Svarīgi ir vēl no saistvielas, kamā tie dimanti ir iestrādāti. No tā ir arī atkarīgs galodas, teiksim, tas agresivitāte, tā to var pareizi noteikt. Jā, tā varētu būt. Bet tas ir tāds, priekš manis vēl Morzes ābets, es vēl līdz galam neesmu. Es arī īsti nesaprotu, jo man ir rekur var redzēt pat. Ir uz kapara. Jā, ir rekur uz kapara bāzes, rekur pat spīd sarkanīgs viņš apakšā, jā. Un otrā pusē kaut kāds cits tas pārklājums. Un katram ir kā savs, un katram metālam, un katram tērādam būtu savs. Jo redziet, mums ir 2 dažādas galodas ražotājs. It kā abiem diviem dimantu galodi. Bet es to procesu taisu 2 reizes ātrāk nekā Krišs. Kaut gan abiem dimants,
vienādi naži. Nē, tev ir Elbora galodas. Ir remontos, ne? Jā, Elbors. Man ir dimanti. Elbors ir CBN. Dimanti, ja mēs paskaidrojam, ko nozīmē Elbors un dimants, tad dimantā tie grauda izmēri iestrādāti ir haotiskā lielumā. Viens lielāks, viens mazāks, viens tādā izmērā, ja mēs skatāmies to palielinātā. Bet Elbors CBNs, viņam tie visi graudi ir vienādi izmēri. Viņš ir pietiekami agresīvs, bet tā māla asināšana sanāk ātrāk un kvalitīvāk. Pareizi? Principā jā, es lasīju savādāk bišķi ideju. Jā. Ir tā, ka tie sieti dimantam, jā, ar tiem pašiem Elboriem un dimantiem tas siets, teiksim, būtu vienāds, ar ko viņi sijā, lai to gradāciju dabūt. Bet dimanti kristāli mēdz būt gareni, kvadrātaini un gan arī gareni, jā. Tas garais var izslīdēt caur to sietu, kā, teiksim, smalks, jā. Un pēc tam tādā galodā viņš ir iestrādājis jau kā šķērsām, sanāk kā liels grauds. Jā. Kaut kā tāda tā ideja. Un tad viņš ir radīts ar šīku. Elboram, jā, savukārt ir visi graudi ir kvadrātaini un vienādi. Un tāpēc viņi arī sijājās precīzi, it kā kvalitīvāk skaitās tas Elbora galods tieši. Bet noteikti ne tikai tādā ir atšķirība, bet atšķirība arī noteikti ir no pašām galodām, no saistvielas un no paša ražotāja. Ražotājs arī ļoti daudz ko izsaka. Jā, tā viņš ir. Bet, ko tas Elbors dod, to viņš arī... Bet, es biju šokā, es saku, pamēģināt. Es esmu mēģinājis arī viņu dimantus Poltovs. Arī labāk. Arī tas pats. Tāpēc arī bija, ka Poltovs skaitījās principā, ne gluži pasaulē, tad pati kvalitīvākā dimanta rūpnīca. Jā, jo dimanta, instrumentu rūpnīca. Tanī brīdī, kad es izšķīros savā sortimentā, lai būtu veikala no Ukrainas galodas, bija divi pamata ražotāji. Viens bija Poltovas dimanta rūpnīca, un otrs bija Kijevas dimanta rūpnīca. Kijevas dimanta rūpnīca bija lētāk cenā, bet palasot atsauksmes internetā, ka Poltovas ir tomēr kvalitāte augstāka. Un šī gadījumā mēs arī redzam, ka process notiek daudz ātrāk un mala ir ļoti kvalitīva. Kā iepriekš stāstīju, redziet, tas process nav ātrs. Šeit sasteigt neko nevar. Svarīgi visu darīt pareizi, soli pa solim un kārtīgi izdarīt katru procesu. Un tikai tad ķerties pie nākamās galodas, pirms nesat uztaisījuši ar iepriekšējā galodu kārtīgi to malu. Pirmā kļūda ir, ka parasti nezinātāji, viņi nezina, ka līdz pārzobam ir jāsina. Jā. To nezinu. Un pēc tam nezina, kā to pārzobu noņemt. Jā. Jo ir tā, ka tu sasināji, kā teici, jā, bija pārzobs viss. Es saku, ka tu viņu beigās noņēmi, ar smalkajām jau. Jā. Viņš saka, kā tad to dara? Jo viņš teica, pagriež un atkal neasnās. It kā liekas bet negriež. Es saku, visdrīzāk tev tas pārzobs ir pārlocies un atlocies rīķi. Viņš jau vaļā. Jā. Tas beigu moments arī. Jā, maksimāli viegli pašās beigās. Kā tu dari, teiksim, izstāst? Tolīt es parādīšu. Es tieši tu. Principā man jau, es tolījās lieku. Es būtībā, es daru tā, ka es ļoti viegli pretspalvu uzlaižu un pēc tam paspalvai. Apgriežot pusi pretspalvu un paspalvu. Un pēc tam es reizes kaut kādas 10 grozu un tikai paspalvai. Es daru tieši paspalvai un ar katru arī varbūt 10 reizes kopā. Tas ir 5 uz vienu pusi, 5 uz otru pusi. Bet ar katru reizi vieglāk un vieglāk spiedienu. Jā, maksimāli bez spiedienu. Jā, pašās beigās principā bez spiedienu. Un vispār ar galodām strādājot šīm dimantu un Elboru, viņām spiest vispār nedrīkst. Jo tas dimants, cik vajag metālu, viņš paņems pats. Spiežot, tu tikai izdari sliktāk ar to, ka tu, teiksim, pat līdz tam, ka tu vari, kaut kādu tur mikronu tiesu pat, no tās galodas nogrebt nostoju ko, jā. Viņa strādā pati būtībā ar savu svaru, spiest vispār nevajag. Jā. Rokas svaru, neko bez spēka. Tas ir tieši tāpat kā ar jebkuru asināmā ierīci. Mēs bez fanātisma, bez spēka, ar visiem velkamajiem ar rokas svaru, ar galodiņu ar rokas svaru, šeit ar rokas svaru. Un uz beigām, jo vieglāk, jo labāk, jo tā maliņa griežamā ir jāatstāj nevis nolocīta, bet iztaisnota taisna. Ka man tagad arī pēc trešās smuka redzo pārzobu. Tie raci. Es man kaut kā 1000, es jau visu esmu pabeidzis. Es to uzlikšu 2500, bet ar to es burtiski tikai izmantoju viņu kā pulējamo galodu. Esmu jau
pabeidzis asināšanu ar 4. galodu, kas ir 1000 griti, un ķeros kā pie 5. pie pēdējās 2500, kas principā manā gadījumā ir tikai priekš piepulēšanas. Citā gadījumā, ja mēs lietojam to nazi, viņu pat varētu neizmantot. Bet šī es viņu ielikšu, un es burtiski pa dažām reizēm uz katru pusi kustībā no spala uz smaili tā kā iztaisnoju un mēģinu atlocīt to griežamo mausu. Šeit 3 reizes, šitā 3 reizes, šeit varbūt 2 reizes. 2 reizes, redziet, es jau ļoti viegli viņu turu, es pēc vairs nespiežu, es pat pašās beigās pat nedaudz pieturu, lai tas svars būtu vēl mazāks, jo tā mikrogriežamā maliņa ir pavisam smalka. Svarīgi viņu atstāt pa vidu. Redziet, un burtiski ar tādiem vilcieniem. Viss, un nākamais pēdējais iztaisnojam, un es domāju, ka nāc ir gatavs. Asināšana ir pabeigta, abi esam uzasinājuši nažus, ņemam tagad ārā un tur pārbaudīsim mēs viņus abus uz papīra. Kā iepriekš stāstīju, ka 2 vienādi naži pēc uzbūves uzasināt dažādos leņķos. Vienam leņķis ir 32 grādi, kopējais, kas ir 16 grādi uz vienu pusi, otram ir 52 grādi, kas ir 26 grādi uz vienu pusi stāvs. Tūlīt pārbaudīsim, vai papīra griešana ir kritērijs. Protams, šaurais griež klusāk, bet abi divi griež. To pārbaudīsim uz citiem paņēmieniem, uz ko katrs leņķis ir spējīgs. Abi naži ir taisīti no kalta nerūsējušā tērauda N695. Kalts nerūsējušais tērauds ar vidēji sietu tēraudu, kas ir 59 pēc Rockwell HRC. Kas ir jau pietiekami ciets, bet nav pārāk ciets. Labi griež, izturīgs, un kā iepriekš redzējāt, mēs esam uzasinājuši katru nazi savā leņķī. Viens ir stāvāks, viens ir šaurāks. Un parādīsim, kam domāts kurš leņķis. Ko ar kuru leņķi var darīt? Ar kuru griezt, ar kuru cirst. Šobrīd ņemam koka sprunguli un nazi ar stāvāko leņķi, kam ir 26 grādi uz vienu pusi. Vai mēs varēsim uztaisīt skaidu. Ir grūti. It kā nazis ass, iepriekš redzēt, ka viņš griež papīru. Leņķis ir labs, tikko ir nazis uzasināts ass, bet koku viņš galīgi negrib. Tūlīt paskatāmies, kā uzvedīsies nazis ar šaurāku leņķi. Un kā redzat, jau skaida ir daudz lielāka. Un rekur ir atbilde, priekš kogriešanas vajag šaurāku leņķi un asāku nazi. Paši redzat starpību, vai ne? Nu, tagad to pašu pamēģināsim ar vienkārši biezu zoļādi, ja? Tātad 2 dažādi leņķi, viens strups, viens šaurs savukārt, ja? Kurš griezīs labāk, ja? Sākam ar strupo. Jā, ar stāvāko. Cirpņveidīgo leņķi, tātad rekur bieza āda un grieztiņš griež, bet nu, grūti un stīvi, ja? Ņemam otru nazi, kuram ir šaurais leņķis, ja? Un paskamies. Vienkārši, nu, pilnīgi, es 2 reizes vieglāk man bija nogriezt visu un arī ātrāk. Kā pa sviestu. Jā. Bet tagad ķersimies, vērsim pie ragiem, kāpēc tāda leņķa izvēle. Ko mēs gribējām īstenībā parādīt? Ja griešanai ir vēlams ir slaidāks, šaurāks leņķis, bet ir cilvēki, kas uztver nāzi vienkārši tā, viņam ir jāgriež papīrs un jānocērt naglā, ja? Un tad tas esot īstais nāzis, ja? Tad tūlīt mēs pamēģināsim tātad arī nocirst naglu un paskatīsimies, kurš leņķis, teiksim, labāk cērt un kādas ir sekas tam. Tad pareizi ir tā, ka nevienmēr tērauds būs tas noteicošais, svarīgs ir naža leņķis. Jā, un ne viss, kas griež papīra, griezīs arī pārējo. Jā. Ejam tālāk. Nu, un tagad arī pamēģina griezt papīru. Rekur griežamo malā, noslaukot nost, viņa ir tīra. Nekādas grupas es viņā neredzu. Pamēģināsim līdz ar viņu griezt papīru.
Tagad mēs ņemam ar to pašu stāvāko leņķi nazi, pārcitīsim vēlreiz naglu, iepriekš redzējāt ar dampām, un tagad ar roku visu to pašu. Uzliekam virsū. Nagli pušu. Nu, re. Vai pienāk klāt? Viss ir kārtībā. Paņemsim papīru. Jā, vai pienāk klāt? Asmens ir tīrs. Nekādas iedobes, nekā nekur nav. Var kamerā pilnīgi smuki redzēt. Visi tas forši. Ir tikai nospiedos, bet netīrumi no naglas. Jā, papīru un papīru griež. Jā, bet ar viņu tikai vai nu cirst naglas vai skrūvēs, kā būs tāda. Nu jā. Tas, kas normālai griešanai viņš tomēr nedēļ. Jā, kā redzējāt, papīru griež labāk un klusāk. Slaidākais leņķis, stāvākais leņķis viņš griež, bet ar lielākām grūtībām griež ādu, ar lielākām grūtībām taisa skaidu. Viņš vairāk paredzēts ciršanai. Tas ir cērtam nazis, un tādā leņķī var jau asināt gaļas cirvīti, kas ir paredzēts ciršanai. Griešanai tomēr vajag slaidāk leņķi. Nu lūk, un tagad pamēģināsim ar tādu pašu nazi ar šauro leņķi. Jā. Kriš, lūdzu, tev otrs nazis, kurš bija asināts šaurākā leņķī, 16 grādi uz vienu pusi, kopējais 32. Un apstīsimies, kā viņš tagad uzvedīsies arī uz to pašu naglu, cērtot viņu pušu. Tieši tas, ko mēs gaidījām, viss asmens ir sačakarēts. Ir robe. Ir pamatīgs rops, viss. Un pati griežo mala ir sabojāta. Doma ir tāda, sakojoša, nazis, kurš cērt visu un griež papīru, ja? Ar viņu savukārt griezt un kaut ko strādāt, ir ļoti grūti un nērti, ja? Savukārt nazis, kurš griež visu ļoti labi un strādā, ja? Ar viņu nevajadzētu cirst naglas. Tāda ir pati galvenā ideja. Un tā ideja, ko mēs kopēji gribējām parādīt un pastāstīt, tas, ka izvēlēties nazi piemērotu tam, ko jūs plānojat darīt. Ja jūs esat mednieks un jūs ar to nazi darat visus darbus, kas ir paredzēts medību apstrādāšanai, tā skaitā arī varbūt kaut kāds kauls un kaut kāds krūškurs un vēl pārējais, tad skatieties, ņemiet vērā šito padomu, neņemiet pārāk šauru. Viņš griezīs labi. Ļoti labi, bet atkal viņš nebūs paredzēts agresīvām darbībām. Atkal, ja paņemsiet ļoti stāvu leņķi, viņš paredzēts būs tā kā cirvis, tā kā kalts, un viņš būs varēsiet skaldīt ar viņu, bet atkal viņš negriezīs to ādu tik labi, kā vajadzētu, kā gribētos jums. Tāpēc varbūt jāmeklē kaut kur tas vidus zelta ceļš. Tātad, rezumē par šodienas redzēto. Leņķim liela nozīme. Un kādā leņķī labāk tad asināt to savu nazi, lai viņš būtu paredzēts jūsu darbībām. Īsumā, nazi asinām no 16 grādi uz vienu pusi, līdz 25 vai līdz 26, kā jūs redzējāt. Bet 16, 17 grādi leņķis uz vienu pusi, nazi būs ļoti šaurs. Viņš labi griezīs, asi griezīs, bet viņš būs paredzēts tikai griešanai. Agresīvām darbībām principā nē. Protams, varbūt nianses dažādas atkarībā no tērauda veida, tur arī ir, bet šobrīd par leņķi. Tālāk 18, 19 un līdz pat 20 grādu leņķim būs vidējs leņķis, kas būs pietiekami labi griezīs un arī pašā laikā arī būs izturīgs. Ar 20 grādu leņķi jau var mierīgi doties medībās, kas pietiekami labi pildīs griešanas funkcijas un arī būs izturīgs pret kaulu. Bet tikko, kā mēs ejam jau stāvāk leņķi, kā jūs redzējāt, 25, 24 vai 26 grādi, principā tas ir cirtnis. Tas griešanu, kā redzējāt, labi negriež, bet cērt ļoti labi. Jā. Un tad vēl ļoti būtiska lieta nažiem ir salaidums uz asmeni. Ja? Tātad, jo viņš ir plānāks, šis nazis, ja?
Jo ar tādu nāzi var tikai veikt griezošas darbības. Ja? Tāda nekāda ciršana vēlams nē. Jo nazim ir rupjāks salaidums, teiksim, jau kāds milimetrs, 1,2 milimetri. Ja? Ar viņu jau var atļauties arī cirst un kaut ko tādu darīt. Protams, pie rupja leņķa asinājuma. Ja? Tātad salaidums ir šī te daļiņa, ja? Kas aiziet uz pašu asumu. Ja? Sāna laidums. Jā. Ir naži, kuriem ir, teiksim, pat uz nulli, ja? Tas ir retiem virtuves nažiem un pārsvarā bārdas nažiem, ja? Kad asums pāriet vienkārši uz nulli. Viņš griezīs ļoti ideāli perfekti, bet ar viņu pasaka, Dievs, neko cietu, neko tādu nevajadzētu griezt. Ja? Izlūzīs robu vai kaut citu tādu brīnumu būs. Nazim, kuriem ir kaut kādi jau 0,3 līdz 0,5, tas ir normāli jau pie medību nažiem. Viņš turēs plus mīnus slodzi, griezīs ļoti labi, bet īpaši ar kaulu ciršanu vai kaut tādu arī nevajadzētu aizrauties. Ja? Savukārt, kuriem būs jau kaut kāds milimetrs vai pat nedaudz vairāk, ja? Tie, diemžēl, jau praktiski jau ir paredzēti ciršanai. Viņš turēs cirtienu visu, bet viņam tās griezošās īpašības vairs nebūs tik labas. Var, protams, arī taisīt viņam smailu leņķi, ja, kas ilgāk ir jāsina un viss, bet, teiksim, medību nazim vēlams būt kaut kāda salaiduma vieta 0,3, 0,4. Vai es pareizi tagad sapratu? Ar biezu asmeni grūtāk būs griezt, jā. Ar plānāku asmeni vieglāk būs griezt, bet katrai darbībai atkal savs asmeņa biezums. Tas nozīmē to, ka ar plānu virtuves vai filējas nazi mēs necirtīsim. Tieši tā. Un ar biezu nazi mums būs grūti sagriezt dārziņus. Jā. Un pats galvenais, kad nevajadzētu ar vienu un to pašu nazi darīt visu. Nav naži universāli, ja. Universālu nazi jūs tikko redzējāt, viņš cirta naglas grieza papīru, bet pa vidām viņš neko nevarēja normāli izdarīt. Tāpēc ņemiet vērā visas šīs iepriekšējās nosauktās, teiksim, funkcijas. Leņķis, uzbūve un noteikti arī tērauds. Tērauds obligāti spēlēs arī savu lomu, bet tas ir jau atsevišķs stāsts. Tieši tā.